Cilvēka bērns, es tevi esmu licis par sargu Izraēla namam, kad tev no manas mutes būs klausīties vārdu un viņiem no manas puses piekodināt. Tēvs, es nāku tavā priekšā ar pazemīgu sirdi. Paldies tev, ka tu mani nepamet, bet pacietīgi veido manu sirdi, lai es kļūtu līdzīgāka tev. Kungs, es ilgojos pēc tevis, es ilgojos pēc tavas sirds, pēc tavas līdzjūtības, pēc tavas skatījuma uz cilvēkiem. Ieliec manī savas jūtas, lai es mīlētu to, ko tu mīli, un lai sāpētu par to, par ko sāp tavas sirds. Pacel mani lūgšanā, Kungs, pacel mani no vienaldzības, no garīga miega, lai es nestāvu malā, bet stāvu tavā priekšā kā sargs, savā ģimenē, savās mājās, savā draudzē, savā tautā un savas pilsētas ielās. Dod man sirdi aizlūgt par tiem, kas ir pazuduši. Tavs vārds saka, ka taisna dedzīga lūgšana spēj daudz, un tu atgādini, ka Elija bija cilvēks kā mēs, bet viņš lūdza ar ticību, un debesis aizvērās un atkal atvērās. Es negribu izteikt tikai vārdus, es gribu dzīvot šo patiesību. Parādi man, kā lūgt, iemāci man dedzīgu lūgšanu, kas nāk no dziļumiem, no salauztas un pazemīgas sirds. Tēvs, piepildi mani ar lūgšanu garu, piepildi mani ar aizlūgšanas garu, piepildi mani ar savu garu. Satricini man sirdi, Kungs, neļauj man palikt vienaldzīgai, lai es jūtu to, ko tu jūti, un lai es nesu cilvēkus tavā priekšā ar asarām. Runā uz mani, Kungs, dalies ar mani savā sirdī, atklāj man savus nodomus, ja vajag salauz mani, bet dari mani par trauku, ko tu vari lietot. Māci man apstāties tavā priekšā, meklēt tevi klusumā, palikt lūgšanā un iestāties par citiem. Veidi mani dziļāk, Kungs, tur, kur es vēl neesmu bijusi, tavā klātbūtnē, tavā godībā, tavā svētā tuvumā. Ņem mani pie rokas un vadi, atver manas acis, lai es redzētu ar garīgām acīm. Dod man tavu redzējumu, lai daudzi tiktu izglābti. Un es ticu, Kungs, tu darīsi vairāk nekā es saprotu, tāpēc es nododu sevi tev pilnībā. Lieto mani, pārveido mani, piepildi mani, un lai mana dzīve kļūst par dzīvu lūgšanu tavā priekšā. Jā, Tēvs, lai tā notiek. Āmen.